Labrīt, draudze! Prieks būt jūsu vidū. Un sākšu es ar lasījumu no psalmiem. Un tas būs 84. psalms no 6. līdz 8. pantam. Bet es aicinu, ka tu turi Bībeli atvērtu, seko līdzi. Un ja tu tiešām vēlies saprast, ko šis vārds saka, seko līdzi. Labi? Pārbaudi, ja vai gadījumā es nerunāju kādas muļķības. Arī Pāvils, kad sludināja, cilvēki sēdēm sekoja uzmanīgi līdzi. Labi? Tāpēc es aicinu atvērsim Bībeles 84. psalmā un lasīsim no 6. līdz 8. pantam. Svētīti ļaudis, kuru spēks tevī, tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk cauri balzāmkoku ielejai, tā izvērt avotus, to svētībā ietin lītavas. Tie dodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv Dieva priekšā Cijānā. Āmen. Lūksim Dievu. Jēzu Kristu, paldies par šo draudzi, paldies par to, cik tu esi uzticams, ka tu uzturi draudzi. Paldies par brāļiem un māsām, paldies par šo pilsētu un paldies par šo vēsti, ko tu mums dod. Tā ir visdārgākā vēsts, kā mēs dziedājam, tas ir brīnišķīgs vārds. Es ļoti lūdzu, Jēzu, lai arī šodien, kad mēs domājam, kad mēs atveram tavu vārdu, mums joprojām vai no jauna ir šī sajūta, tavs vārds ir tik brīnišķīgs. Kur es biju ātrāk? Kāpēc es to neievēroju? Kāpēc man tas nav bijis tik brīnišķīgs līdz šim? Atjauno mūsu garu, atjauno mūsu prātu, atver mūsu acis, ausis, ka mēs dzirdam un saprotam. Lūdzu, svētī savu vārdu, lai tavs svētais gars runā uz mums. Lai tas neesmu es galvenais runātājs, bet lai tas esi tu. Jā, lūdzu, svētī savu vārdu un svētī mūsu laiku kopā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es paskatījos jūsu vienu no lietām, kas mācītājiem ir tāda privilēģija, viņiem iedot programmiņu. Un tad programmiņā rakstīs pēc tā seko tā dziesma, un tad seko ziņojumi, un tad seko tas, un tad ir, un es skatos programmā un ir liecības. Cik tā ir skaista lieta. Daudzās baznīcās liecības tāds punkts vairāk nav daudzās baptistu baznīcās. Es nezinu, kā citās. Bet jūsu draudzē ir malači. Esiet drosmīgi, dalieties vairāk un ieskatieties savā dzīvēs, ko Dievs dara. Bet tad, kad cilvēks iznāk priekšā teikt liecību, ir liecības, kuras ir, tu klausies un liekas, tā ir tik interesanta liecība, un tu klausies ar visām abām acīm, abām ausīm, vai ne? Un tad ir liecības, kas ir reizēm garlaicīgas, vai ne? Jums ir tā bijis, tu klausies un liekas, cik var ilgi runāt, kaut ātrāk beigt runāt. Un tad es domāju, bet kas to liecību padara interesantu? Bieži vien, ja tas ir kaut kāds stāsts no savas personīgās dzīves, kā brālis šorīt dalījās, vai ne? Jūtu, ka biju mazliet apslims, jūtu, kaut kas notiek, un tas ir stāsts no viņa dzīves. Un tad tu klausies, un kas būs tālāk? Palīdzēs tas radiators vai nepalīdzēs? Un tad reizēm ir tāpat ar Bībeli. Mēs atveram kādu Bībeles grāmatu, mēs kaut ko lasām, un reizēm liekas, šis ir tik interesanti, un tad lasi 3. mūžu grāmatu un liekas, cik ilgi tie radu raksti, es jau vairs nevaru, un es jau un liekas garlaicīgi. Tev ir kādreiz tā bijis? Tie no jums, kas ir mēģinājuši izlasīt Bībeli cauri, kad liekas, kā tikt pāri tai grāmatai. 84. psalms. Es nelasīju pašu sākumu, es izlasīju tikai no 6. līdz 8. pantam. Un tur ir rakstīts, un parasti psalmos ir tāds ievads, un tur ir korvedim, gatas arfu pavadījumā,
Koraha dēlu psalms. Tu izlasi, man liekas, un tas neko neizsaka. Kaut kāds Koraha dēlu psalms un tā tālāk. Jūs ziniet, kas bija Koraha dēli? Izrādās, ka viņi bija tie, kas kalpoja pie Dieva tempļa, jeb sajiešanas telts. Un viņu tēvs bija Korahs. Viņu tēvs bija Korahs, lielais dziedāšanas vadītājs. Limbažos ir kādreiz koris bijis? Jo. Jā. Un tad ir kora vadītājs. Un tad tā ir tāda cienījama tāda cienījama kalpošana. Un tād uz tādiem cienījamiem kalpotiem skatās, un re, kur viņa dēli nāk. Es nezinu, cik viņam tie dēli bija. Bet bija kāds brīdis, mēs Bībelē lasām, ka Korahs savāca 250 vīrus un sacēlās pret Mozu. Un sacēlās pret Mozu, uztaisīja tādu revolūciju. Un tā iemesla dēļ, tur mēs 4. Mūzes grāmatā 26. nodaļā lasām, zeme atvērās un Korahs ar visiem tiem 250 gāja bojā. Un tur rakstīts, bet dēlus paturēja dzīvus. Dēlus paturēja dzīvus. Tu kādreiz esi klausījies liecību, kad cilvēks stāsta, es braucu ar mašīnu, mašīna saslīdēja un apmeta 5 kūliņus, un tad rāda bildi, kāda tā avārija, un liekas, tu neviens nevarētu izdzīvot, un viņš saka, un es izdzīvoju. Tādi stāsti aizrauja. Es biju šitik tālu no nāves. Tie panti, ko mēs šodien lasām, tie Koraha dēli saka, mēs bijām šitik tālu no nāves. Mēs nezinām, kāpēc, bet Dievs mūs varēja sodīt mūsu tēva grēku dēļ, jo vecajā derībā tā parasti bija visu saimi. Un šitik tālu mēs bijām no nāves. Un tagad viņi ir tie, kas saraksta šo psalmu. Un ko viņi šajā psalmā saka? Svētīti ļaudis, kuru spēks ir Dievā. Svētīts tas cilvēks, kuru spēks ir Dievs. Un viņi saka vēl kādas lietas. Un mans šodienas mērķis ir aplūkot, ka mēs varam paskatīties uz šiem pantiem, uz šo 84. psalmu, un arī paskatīties, kā šis psalms sarunājas ar Jāņa evaņģēlija 11. nodaļu. Es domāju, tas ievads bija tāpat atrada, atšķīra un izlasīja 1. adventē par augšām celšanos. Bet es gribu, lai mēs pamanām, kā šie panti sarunājas ar Jāņa 11. nodaļu. Un tāpēc es gribu, lai tu uzmanīgi seko līdzi. Starp citu sveiciens 1. adventē. Un tā kā jau vadītājs teica, šis ir gaidīšanas laiks. Jūs gaidat Jēzus dzimšanas dienu? Bērni, jūs gaidat Ziemassvētkus? Protams, ka gaida. Visi gaida. Visi lielie un mazie bērni. Mēs gaidam, vai ne? Mēs gaidam. Mateja 1. nodaļā, 23. pantā mēs lasām, redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls. Tulkojumā Dievs ir ar mums. Un tāpēc šodien caur šiem pantiem es vēlos, ka mēs meklējam atbildi uz vienu svarīgu jautājumu, un kas iet cauri šim psalmam un Jāņa 11. nodaļai. Vai Dievs ir ar mums arī tad, kad mēs esam ielējās? Vai Dievs ir ar mums arī tad, kad mēs esam ielējās? Kad šie dzīves kalni ir nepārvarami, tās problēmas ir tik daudz un sirds ir nogurusi un liekas, mūsu lūkšanas ir iestrēgušas. Vai Dievs joprojām ir ar mums? Un tas, ko Bībele nesniedz filozofisku domu vai
sentimentālu mierinājumu. Bībele atbild ar personu, un šajā gaidīšanas laikā, ko mēs bieži dzirdēsim, Imānuēls, Dievs ar mums. Un tāpēc šajā pirmajā gaidīšanas adventas dienā es gribu, lai jūs domājat, ko tas īsti nozīmē Dievs ar mums. Skaista ideja, skaista doma, bet vai manās ielējās, vai manās grūtībās Dievs ir ar mums? Psalms saka, svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi. Svētīgi ir tie cilvēki, kas caur raudu ieleju staigādami to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušo ar svētību. Viņi iet no spēku uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. Šie panti runā par kādu ieleju. Un latviešu jaunajā tulkojumā, ko es sākumā lasīju, tur ir nosaukta šī balzāmkoku ieleja. Bet ieleja, par ko šeit autors raksta, no ebreju valodā skan bakah, tā ir baka ieleja. Un pats vārds baka to tulkojumā nozīmē raudāšana, sāpes vai sausums. Raudāšana, sāpes vai sausums. Kurš no jums pēdējā mēneša laikā ir raudājis? Vai cietis sāpes? Man liekas, manā dzīvē ir sausuma periods. Un viens no jautājumiem, ko tu saki, ir Dievs, kur tu esi? Dievs, kur tu esi? Šo ieleju sauc par raudāšanas ieleju. Tā atradās pa ceļam uz Jeruzalemi. Un šis psalms runā par svētceļniekiem, kas dodas uz Jeruzalemes kalnu, lai ko darītu? Lai pielūgtu Dievu. Un lai dotos pielūgt Dievu, lai dotos sastapties ar Dievu uz šo templi, uz šo Jeruzalemes templi, viņam bija jāiet cauri ielējai. Svētie vienmēr iet cauri ielējām. Brāļi, māsas, es gribu, lai jūs dzirdat to skaidru un saprotat, ko Bībele saka, svētie vienmēr iet cauri ielējām. Neviens vecās derības svētais netika līdz Dievam, neizejot cauri grūtībām. Neviens jaunās derības māceklis netika līdz garīgam briedumam, izvairoties no ciešanām. Kā tā? Izrādās, ka Dievs nav apsolījis saviem ļaudīm vieglu ceļu. Nav apsolīts viegls ceļš. Bet tas, ko viņš ir apsolījis, ir Imānuēls. Es esmu ar jums. Tāpēc tas, ko šis 84. psalms varētu mācīt tik daudz lietas, bet es gribu parādīt, ka tur ir vismaz 3 patiesības, ko mēs varam ieraudzīt. Cilvēka dzīves mērķis ir Dieva klātbūtne. Cilvēka dzīves mērķis ir Dieva klātbūtne, bet ceļš uz šo klātbūtni bieži vien iet caur ielēm. Un tāpēc pirmā patiesība, ko es gribu, lai mēs šodien, es ceru, ka tu atcerēsies. Un tā pirmā patiesība ir, Dieva bērni neiekrīt ielējās nejauši. Dievs viņus vada. Svētīgi, kas tevī atrod sev spēku. Svētīgi, svētīgs tu esi, ja tu savu spēku atrodi Dievā. Un redziet, ticīgais rod spēku Dievā, nevis sevī. Un tas, ko Bībele mums rāda, ir cilvēks pats no sevis ir radikāli vājš. Romiešiem 5.8, Efeziešiem 2.3. Cilvēks ir vājš. Romiešiem 5.8 mēs lasām, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Mēs esam vāji, mēs savā miesā esam vāji. Un tāpēc svētīgs tu esi, ja tu spēku rodi Dievā. Bet lai arī mēs esam vāji, tā otra lieta, kad
tā lieta, ko Bībele mums māca, ka Dieva žēlastība ir radikāli stipra. Ja es esmu radikāli vājš, tad Dieva žēlastība ir radikāli stipra. Un tas ir tas, ko Pāvils 2. Korintiešiem 12 saka, mans spēks to pilnīgs nespēkā. Mans spēks to pilnīgs nespēkā. Un turpat Pāvils arī saka, bet no kurienes tas spēks nāk? Tādēļ es vislabprāt lielīšos ar savu vājumu, un viņš turpina 2. Korintiešiem 12, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Ticīgais rod spēku Dievā, nevis sevī. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mēs esam vāji, bet Dieva žēlastība ir stipra, un tā nāk no Kristus. Tā nāk no Kristus. Vai tu ej cauri ielējām? Vai tavā brīdī tev liekas, manā dzīvē ir sausums, vai manā dzīvē liekas ir asaru periods? Kur tu rodi spēku? Kur tu meklē? Kas ir tā pirmā vieta, kur tu ej? Dieva bērni neiekrīt ielējās nejauši. Dievs viņus vada. Tā otrā patiesība, ieleja nav galamērķis, bet pārēja. Un mēs 84. psalmā lasām, ka tie nāk cauri balzāmkoku ielejai. Tā izver avotus, to svētībā iet un lītos. Kad tie nāk cauri, kad viņi iet cauri ielejai. Ieleja nav galamērķis, bet tas ir pārējais periods, tas ir pārējais posms, kur tu neej, lai mājotu, bet tu dodies, lai ietu cauri. Un tas vien māca, ka ciešanām ir sezonas. Jā, ir labāki laiki, un tad ir grūtāki laiki. Vispopulārākais psalms. Kāds Limbažos ir populārākais psalms? 91. Es gaidīju, ka jūs teiksiet 23. Bet ļoti labi. 91. Bet viens no populārākajiem psalmiem 4. pantā mēs lasām, pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Pat ja iešu cauri. Arī šajā psalmā autors runā, kad par ielejām, kad viņš nesaka, ka mēs tajās dzīvojam vai mēs tajās paliekam, mēs ejam tām cauri. Ieklausieties Jesejas vārdos, Jesejas 43:2. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi. Un cauri upēm, tās tevi neizraus. Kad cauri uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās. Ielejas, ar kurām mēs sastopamies, mēs ejam cauri tām. Iesi cauri, nevis paliksi. Cauri pārbaudījumiem. 1. Pētera 1:6 mēs lasām, par to jūs līksmojaties šobrīd vēl nedaudz ciesdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumus, kur autors runā par nedaudz mazliet, kas norāda, ka ciešanām ir sezona, kurām ejam cauri. Un Jāņa 16:33, Jēzus saka šādus vārdus: to es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēda, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Reizēm skatoties uz dzīvi, tev liekas, kā tu definē, kas ir dzīve? Un daudz teikt, tās ciešanas. Dzīve ir ciešanas. Jo nekas cits bez ciešanām šajā dzīvē nav. Bet Kristus nesaka, ka dzīves definīcija ir bēdas. Jā, tā ir realitāte, bet ciešanām un bēdām nav pēdējais vārds. Un ja jūs saka, es to esmu uzvarējis, tam nav pēdējais vārds. Dievs nosaka ciešanu garumu, viņš nosaka intensitāti, tāpat kā zeltkalis nosaka uguns karstumu, vienmēr ar mērķi aptīrīt, nevis iznīcināt. Jūs esat redzējuši, kā zeltu kādos grādos pētina?
attīru. Es nē. Tāpēc es neesmu šeit gudrais, lai runātu. Bet varbūt kāds no jums. Vai kā strādā ar metālu. Un zeltkalim mērķis nav iznīcināt zeltu, bet attīrīt. Tāpat ir ar ciešanām. Un trešā lieta. Dievs dara ielejas par žēlastības vietām. Un mēs lasām, un viņš to dara par avoksnainu zemi, agrais lietus pušķo ar svētību. Cik skaisti skan, pušķo ar svētību. Dievs ne tikai ved mūs cauri, viņš darbojas mūsu ielējās. Iedomājies? Viņš darbojas mūsu grūtībās. Viņš kaut ko dara, kad mēs esam šajā sezonā, ko sauc par ieleju grūtībām. Tieši tur aug saknes, kas nekad neaugt uz kalna. Un līdz ar to mēs varam secināt, Dievs nav tikai klātesošs mūsu ciešanās, viņš tās pārvalda savam godam un mūsu labumam. Es saprotu mums, un man pašam reizēm šo domu ir svarīgi saprast, kā grūtības var nākt par labu. Bet tad tiem no jums, kam ir bērni vai mazbērni, jūs redzat, ko nozīmē. Mēs bieži vien sakam, bērns saka, tas darbs ir tādas grūtības, man tie trauki jāmazgā. Un man vēl mamma liek mazgāt katru otru dienu. Man mājās ir 3 meitas. Un pienāca brīdis, kad vecākai jau 14 un viņas pašas spēja mazgāt traukus un tā tālāk. Un pienāk brīdis, kad mēs ar sievu saprotam, viss zelta laika ir beigušies. Nāciet! Mums ir kalendārs izvēlēties katru savu dienu, kad tu būsi atbildīgi par virtuvi. Visa diena! Sākumā tur ir šoks mazliet. Un tad, protams, viņa var palīdzēt, viņa var sarunāt kādu palīgā, un tad viņas tur runājas, un es tev palīdzēju šādu, un tad tu man tādu, un ar laiku tu redzi, pēkšņi trauku mazgāšana vairs nav ciešanas un grūtības. Tu aizēji ciemos un tu redzi bērns pārēd, un viņš vienkārši iet un uzreiz mazgā traukus. Un mēs, kā vecāki redzam, mēs to neredzam kā tādas ciešanas, kā redz to bērns. Vai ar mums nav līdzīgi, kad mūsu dzīvēs ir kādas ciešanas un mēs Dievs? Kāpēc? Runājot par manu sievu, manai sievai viena no mīļākajām dziesmām pēdējā laikā ir Samantas Ebertas dziesma, angļu rakstniece un komponiste. Un viņai ir dziesma, kas angliski saucās Flowers, tulkojumā puķes. Un šī komponiste, viņa slimo ar smagu slimību. Un šo ciešanu rezultātā viņa sarakstīja šo dziesmu. Es mēģināju iztulkot piedziedājumu šeit dziesmā. Tas ir mans tulkojums, tas nav perfekts, bet ja jums interesē, ja jūs kādreiz klausoties, jūs varat ierakstīt Samanta Eberta Flowers un noklausīties. Un tas, ko viņa raksta šajā dziesmā. Tāpēc es to saucu izmisīgā lūkšanā. Kungs, kāpēc esmu šeit? Kāpēc esmu šajā ielējā? Tad viņš man teica, bērns, es sēju sēklas, es esmu labs Dievs un man ir labs plāns. Tāpēc tici, ka es turu leikanu savā rokā un kādreiz tu redzēsi, kā ielējās aug puķes. Tāpēc tici, ka es turu leikanu savā rokā un kādreiz tu redzēsi, kā ielējās aug puķes. Amerikāņu mācītājs Džons Makārtos reiz teica šādi, Dievs nekad neizšķiež ciešanas kristiešu dzīvēs. Dievs nekad neizšķiež ciešanas kristiešu dzīvēs. Dievs to dara par avoksnainu zemi. Tas nozīmē, ka ielejas nav tikai jāizcieš, bet Dievs tajā strādā.
tas, kas mums izskatās pēc tūkstneša, Dievam tā ir vieta, kur sēd. Un runājot par ielējām, tā viena lieta, ko mēs lasot Bībeli redzam, ka Dievs neromantizē dzīvi. Viņš ir ļoti godīgs par ielējām. Un vecajā un jaunajā darībā rāda cilvēkus, kuri piedzīvo ielejas. Tur mēs redzam, šaubas ir Dāvida dzīvē, šaubas ir Habakuka dzīvē. Mēs lasām par Jēkabu un Annu, kur viņi piedzīvo zaudējumu, grūtus brīžus, raudāšanu. Ijābs un Elija. Esat dzirdējuši par Ijābu un Eliju? Viņi piedzīvoja depresiju. Apostols Pāvils piedzīvo ciešanas. Izlasiet 2. vēstuli korintiešiem vienā rāvienā. Sapratīsi, kādu nozīmi Pāvils piešķir ciešanām. Jāzeps piedzīvo traumu savā dzīvē. Viņi pārdod brāļi. Lācers piedzīvo nāvi. Kristietība nav dzīves izbēgšana. Kristietība ir dzīves patiesā realitāte Dieva gaismā. Mēs visi ejam cauri ielējām. Mums ar sieviņu ir pēkšņi pārsteigums, ka mēs izdzirdam, kad kādam no mūsu draugiem ir vēzis, ir diagnoze un ļoti nopietni. Un mēs lūdzam par šo cilvēku, un šis cilvēks cīnās. Mums decembra mēnesim bija plāni. Un pirms 3 dienām mēs saņemam ziņu, ka šis cilvēks ir miris. Sieva ir mirusi, vīrs paliek viens pats. Mēs visi ejam cauri ielējām, mēs ar tām sastopamies. Reizēm ielejas un grūtības mūsu dzīvē izraisa grēka salauztā pasaule. Mēs sastopamies ar slimībām, nāvi, nelaimēm, mēs sastopamies ar kariem, tāpēc, ka grēks, pasaule ir ļauna. Un mēs redzam arī, kad bieži vien ielejas, mēs esam ielejās, tāpēc, ka tas ir mūsu pašu grēks, kas to izraisa. Mēs izdarām tādas izvēles, kas atstāja briesmīgas sekas, attiecību sabojāšanu, atkrišanu, lepnums. Arī tad mēs esam ielejās. Bet Dievs joprojām ir žēlastības pilns tēvs. Un tad ir ielejas, kuras Dievs atļauj mūsu izaugsmēji. Tas ir bezspēks, tas ir garīgs tūkstnesis, un tas ir gaidīšanas laiks. Adventa. Parasti tas ir ļoti gaišs laiks. Bet cik daudziem limbažos adventas laiks ir drūmākais laiks, kāds varētu būt. Ja katri svētki ir kaut kas drūms, tāpēc, ka tas cilvēks ir viens pats. Viņam nav ģimene, kas pie viņa atbrauc, vai nav pie kā aizbraukt. Vai nevar atļauties uzklāt galvu. Vai vēl kaut kas nopietnāks. Un bieži vien ielējās mēs saucam un jautājam Dievs, vai tu ar mani esi ielējās? Dievs, kur tu esi? Cik ilgi vēl Dievs? Cik ilgi vēl Dievs? Liekas, šis posms ir ieildzis. Cik ilgi vēl Dievs? Šie vārdi ir tik populāri Bībelē, ka kāds no ebreju dzējniekiem ir sarakstījis pat psalmu. Un tas ir 13. psalms ar nosaukumu Cik ilgi vēl kungs? Cik ilgi vēl kungs? Un tāpēc 84. psalma vārdi, šis teikums ir tik nozīmīgs. Svētīgi ir tie, kas spēku rod tevī. Svētīgi vārda, cita vārda nozīmē ir laimīgs tu esi, ja tu savu spēku rodi Dievā. Kāpēc? Tāpēc, ja mēs nepazīstam Dievu, šīs ielejas mūsu dzīvē kļūst neizturamas.
Ja mēs nepazīstam Dievu, ielējas kļūst neizturamas. Un tāpēc mans aicinājums ir atceries, kāds ir tavs Dievs. Atceries ir ļoti bieži lietot pavēlu Bībelē. Atceries manus vārdus, atceries vēsturi, atceries savus senčus, atceries savu vecmammu, vectēvu, kā viņi ticēja savu tēvu vai māti. Atceries savas tautas vēsturi un to, kā Dievs tai dāvāja neatkarību. Novembra mēnesis ir, kad mēs Latvijā svinam šos neatkarības svētkus. Atceries, kā Dievs tev dāvāja neatkarību. Atceries. Atceries Dieva darbus, viņa žēlastību, atceries viņa glābšanu, atceries viņa vadību, atceries viņa uzticību. Kāpēc mēs aizmirstam? Kāpēc mēs aizmirstam? Un tad Bībele paceļ mūsu acis un saka, atceries, kas es esmu. Jāņa 3.16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Vai Dievs man ir atstājis? Vai Dievs ar mani ir ielējās? Vai Dievs mani saprot? Kāpēc Dievs neatbild uz manām lūkšanām? Cik ilgi vēl, kungs? Viņš saka, atceries, cik ļoti es mīlēju pasauli. Vai zini, kāpēc viņš nonāca uz šo pasauli? Ja tu iziet no šīs baznīcas šodien un satiktu kādu vietējo no Limbažiem, un tu viņam jautātu, kā tu teiktu, kas ir Dievs? Kā jūs domājat, ko atbildēt cilvēku? Kas būs pirmā atbilde? Ja tu jautātu, kā tu domā, kāds ir Dievs? Kā jūs domājat, ko viņi atbildēt? Jūs drīkstat teikt atbildi. Kā jūs domājat, ko cilvēks atbildētu? Ja tu jautātu, kāds ir Dievs? Dusmīgs? Neredzams. Nesaprotams. Jā? Es veicu aptauju, un es rakstu dažādiem cilvēkiem, jautāju, kā tu raksturotu Dievu ar vienu vārdu. Un lūk, to cilvēku, un lielākā daļa tie bija kristieši, atzīšos. Un lūk, kā viņi to raksturo. Dievs ir labs, Dievs ir svēts, Dievs ir mīlošs, Dievs ir saprotošs, atbalsts, piedodošs, apbrīnojams, visvarens, žēlsirdīgs, stiprs un tā tālāk. Jūs piekrītat tam, ka Dievs tāds ir? Jā. Jā un āmen, vai ne? Dievs tāds ir. Taču ir viena patiesība, ko es gribu šodien jums vēl atklāt, jeb atgādināt par Dievu. Tas ir Dievs, kas cieš. Dievs, kas cieš. Padomā mazliet. Dievs nāk uz šo pasauli, lai ciestu. Dievs cieš. Pagaida, kā? Vai tad mēs neiztēlojamies Dievu kā tādu, kurš ir visspēcīgs, kurš nepazīst sāpes? Tā lielākā daļa domā par Dievu. Nu, Dievs jau visvarens, viņam jau viss ir vienkārši, viņam jau viss ir viegli. Bet Dievs ir Dievs, kurš nāk, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, kāpēc, lai nāktu, lai glābtu un ko darītu? Ciestu. Un pēkšņi tu redzi, Dievs nav bezpersonisks, viņš nav vienkārši neredzams vai nesaprotams. Viņš ir kristietība, Dievu sludina kā Dievu, kurš cieš. Kāpēc Dievam tā būtu jādara? Un Jāņa 11. nodaļā mēs lasām, Jēzus atnāk uz vēl vienu citu ieleju. Ziniet, kas tā ir par ieleju? Tā ir nāves ieleja. Tur Lācers ir miris. Viņš dodas tur, kur ir sāpes. Un tur ir Marta un Marija. Un Jēzus nonāk pie šī kapa. Viņš ir aizgrābts.
Un redzot visu apkārtējo sāpes, ziniet, ko Jēzus dara? Viņš raud. Bet Dievs ir bez emocijām, vai Dievs nesaprot? Jēzus parāda mums, ka viņš saprot. Un viņš dod tieši to, kas tajā brīdī Martai un Marijai visvairāk nepieciešams. Un kas Martai ir vajadzīgs? Martai ir vajadzīga patiesība, un Jēzus viņai dod patiesību, un viņš saka, Marta, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Martai ir daudz jautājumu, kāpēc, Jēzu, kāpēc viņš nomira, un ko tas nozīmē, un Jēzus nesaprot, un Jēzus saka, hei, Marta, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Viņš dod viņai atbildi, jo viņai ir daudz jautājumu. Un tad ir Marija, un viņa uzdod to pašu jautājumu. Kāpēc tu neatnāc ātrāk? Un viņai šie daudzie jautājumi, bet Jēzus redz, ka Marijai vienkārši vajadzīgs kāds, kurš viņai blakus un rauda. Un tad ir īsākais Bībeles pants. Jēzus raudāja. Jēzus atnāk uz šo nāves ielai, kurā ir Marta, un kurā ir daudz jautājumu, un tur ir Marija, kura ir arī šajā nāves ielajā, kura pārdzīvo, un viņai nevajag pareizās atbildes, viņai vajag kādu, kurš ir blakus, un ar viņu raud. Un ko dara Jēzus? Jēzus raudā. Jā, Jēzus raud, bet viņš arī dusmojas, bet nedusmojas uz cilvēkiem, bet dusmojas uz grēku, jo viņš redz, ko grēks nodara. Bet Jēzus saprot, ka tad, kad Lācars nāks ārā, tad, kad viņš uzmodinās Lācaru, Jēzum būs jācieš. Jēzum būs jāiet caur vistumšākajai ielajai pasaulē. Kas tas ir par Dievu, kurš nāk uz šo pasauli, lai ciestu? Kas tas par Dievu? Nav citas reliģijas, kurā Dievs ienāk cilvēku ciešanu vidū. Nav neviena reliģija, kurā Dievs ienāk un cieš. Nav. Un tāpēc cilvēks var izturēt jebkuru ieleju, ja viņš zina, ka Jēzus ietai cauri kopā ar viņu. Cilvēks spēj izturēt jebkuru ieleju, ja viņš zina, Imānuels ir ar mani. Viņš mani saprot. Jēzus nesola, ka ieleja būs īsa, ka viņš pārtrauks to nedēļas laikā. Viņš nesola, ka tā būs viegla, bet viņš kaut ko sola citu. Viņš saka, es būšu ar tevi, Mateja 28. Imānuels, Dievs ar mums, draudze. Lūk, ko tas nozīmē. Tas nav tikai, jā, Dievs ar mums, viņš atnāk Ziemassvētkos, tralalā, svinam, priecāmies dzied. Nē, Dievs ar mums mūsu ikdienā, mūsu dzīvēs. Dievs attiecībās, Dievs mūsu jautājumos, Dievs mūsu ciešanās, Dievs, kad liekas pasaule brūk kopā. Lūk, ko tas nozīmē Dievs ar mums, kad Dievs nāk, lai ciestu. Un Dievs izcieš tādas ciešanas, lai mums nebūtu tās jāizcieš. Un tad pamēģini teikt, ka Dievs man nesaprot. Ka Dievs nesaprot manas ciešanas, ka Dievs nezin, ko tas nozīmē. Jā, viņš tur ir kaut kur. Jā, tu to vari teikt par citām reliģijām, par neīstajiem dieviem. Bet to tu nevari teikt par kristiešu dievu. To tu nevari teikt par Jēzu Kristu. Un tad, kad mēs apzināmies, ka viņš ir ar mums, 84. psalms, 8. pants saka, tie dodas šie svēcernieki, kas ir ceļā. Uz kuriem viņi bija ceļā? Uz Jeruzalemi, un Jeruzalemi ir kalnā, un viņi iet caur ieleju, un viņi saka, un tie dodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv Dieva priekšā cienā. Viņi dodas no spēka uz spēku. Paceliet roku.
Kurš no jums ir gājis garā pārgājienā? Tas ir dažs pārgājiens. 10 kilometri vismaz. Es zinu, tas ir īsi, jā. Pēc pārgājiena esi noguris vai esi vēl spēcīgāks? Kā ir? Parasti, ja tas ir, nezinu, vēl 20-30 km pārgājiens, tu liekas, manas kājas vai ne, un tu liekas, tas ir noguris. Bet šeit Koraha dēli, kuri bija tik tuvu nāvei, viņš saka, ja tu uzticies Dievam, tu savā dzīvē ej no spēka uz spēku. Tas nav tikai emocionāls kāpums vai nepārtraukta uzvaru sērija. Tas nozīmē, ka tu piedzīvo, ka katru dienu Dievs tev dod tik daudz žēlstību, lai tev būtu pietiekami. Ka Dieva žēlstība ir tā, kas tevi uztur, Dieva žēlstība ir tā, kas tevi vadīs. Rītdien būs jauna žēlstība, jo viņš ir uzticams. Pāvils saka, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. 2. Korintiešiem 12:9. Un tad 8. pants, viņš noslēdzas ar šādiem vārdiem, 84. psalms. Tie dodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv Dieva priekšā Cijānā. Kas ir mērķis? Uz kuriem dodas svēcinieki? Uz Jeruzālemi, uz šo Cijānu, uz šo templi, kur viņi var sastapties ar Dievu. Vai šodien mēs dodamies uz templi? Jā, jūs šodien esat šajā templī. Jūs šodien esat šajā baznīcā. Bet mūsu lielākais sasniegums, brāļi un māsas, un ik viens, kas jūs esat šodien ienākuši baznīcā, nav aiziet svētdienā uz baznīcu. Tas, ka tu to regulāri dari, tas ir ļoti labi. Tas, ka tu regulāri dzirdi Dievu vārdu, tas tevi stiprina. Tad, kad tu pievienojies vīru lūkšanu grupai, vīri, kas vēl neesat, mostieties. Ejiet uz šīm lūkšanu grupām, un tu jutīsi, kā lūkšanas tevi stiprina. Bet mūsu galamērķis nav atnākt svētdienā līdz baznīcai. Cijāna nav tikai Jeruzālēmas. Cijāna ir Kristus klātbūtne. Tas ir tas, uz kuriem mēs dodamies. Mēs dodamies, lai iepazītu Dievu vairāk. Lai tuvotos viņam. Mūsu galamērķis ir Kristus. Mēs ejam cauri ielējām, lai nonāktu pie tāda Dieva, kurš pats izgāja vistumšāko ielēju mūsu dēļ. Un tāpēc šodienas galvenais jautājums, kā mēs zinām, ka Dievs ir ar mums ielējās? Kā mēs to varam zināt? Tad, kad jūs iziesiet no šīs baznīcas, vai kādu sastapsiet, kurš varbūt nesen ir ienācis baznīcā, un uzdos jautājumu, kā es varu zināt, ka Dievs ir ar mani ielējās, grūtībās, ciešanās? Un atbilde ir, jo Kristus pats iegāja vistumšākajā ielējā mūsu dēļ. Viņš saprot, viņš zina. Viņš to ir darījis, lai ar mums būtu ielējās. Un viņš izgāja Dieva dusmu ielējai. Šodien ir 1. adventa, brāļi māsas. Tie ir gaidīšanas svētki. Mēs visi gaidām Ziemassvētkus. Bet šodienas psalms mums rāda, ka tajā laikā svēcenieki devās uz templi Dievu lūgt. Tas gāja cauri ielējām. Bet jaunā derība mums rāda citu templi. Un Jāņa 2. nodaļā Jēzus runā un saka, nojauciet šo templi un es 3 dienās to atjaunošu. Jūs zināt, par ko Jēzus runā? Viņš runā par savu miesu. Ar Dievu mēs varam sastapties caur Jēzu Kristu.
Taču atcerēsimies, ka Ziemassvētki nav tikai Dievs ir ar mums. Ka tie ir svētki, kas saka Dievs mūsu vietā. Dievs mūsu vietā ir tik daudz paveicis. Tik daudz ir paveicis, tik daudz ir cietis, lai mums nebūtu jāizcieš tas, ko cieta Jēzus Kristus. Tāpēc, brāļi, māsas, nobeigumā man ir tāds aicinājums. Es nezinu, kur tu šobrīd atrodies vai kādā ielai tu ej cauri. Es zinu, sākumā jūs aicināju uz liecību, teikt, nāciet, sakiet liecību. Viens teica liecību. Un tas nekas, varbūt nākamreiz tu saņemsies. Es zinu, es atceros savu pirmo liecību, tas nav vienkārši. Bet vienu lietu es gribu tevi izaicināt, domāt, kamēr mēs vēl dziedāsim kādu dziesmu, kamēr būs noslēguma dziesma, kamēr būs lūkšana. Ja tu jūti, ka tu gribētu, lai par tevi Dievu lūdz, pēc šī dievkalpojuma. Es būšu šeit pat kaut kur, tu vari pienākt pie manis, jūs varat pienākt pie Jāņa, jūs varat pienākt, Atis bija, ja? Jūs varat pienākt pie Ata vai pie kura, kurš ir šeit, kur tu zini, šis ir no šīs draudzes. Ja tu jūti, hei, man šobrīd ir grūti brīdis, vai tu vari par mani Dievu lūgt. Tai nav jābūt super garai lūkšanai, neuztraucies. Bet tas ir mūsu mērķis, draudz, lai mēs iedrošinātu viens otru, lai mēs atgādinātu, kāpēc mēs esam šeit. Nevis tikai tāpēc, lai atnāktu nodziedāt dziesmas un noklausītos svētumu, bet lai dalītos un iedrošinātu viens otru un teiktu, Dievs ir ar mums. Imānuēls. Ziemassvētki nāk. Imānuēls, jūs bieži to dzirdēsiet. Bet tagad, kad jūs to dzirdēsiet, es gribu, lai jūs atcerēties, kas ir tā patiesā nozīme. Dievs ir ar mums arī tad, kad mums neiet tik spīdoši, kad negribas smaidīt, kad ir grūti smaidīt. Ja arī citi to no manis prasa.